Jau nākamgad jauniešu dienai apritēs 20 un šķita, ka tā ir jābūt reizei, kad ieskatīties vēsturē. Taču tad jauniešu apvienība Tasa saprata, ja nu nākamgad prātā iešausies kas oriģinālāks, tāpēc pasaules vēsturē ieskatījās šoreiz. Veiksmīga tēma, tāpēc arī, ka ir nevis tikai izklaidējoši, bet arī izglītojoši šogad. Jo tu paskaties arī uz vēstures gaitām, kā ir pasaule attīstījusies un kā dzīvot labāk nākotnē. Savos mājas darbos, radot uzdevumus citiem vienaudžiem, komandas aizveda līdz pat 1700. gadiem, bet paši jauniešu dienas organizatori iejutušies nākotnes ādā. Jo mēs esam jaunieši, tausos, kas atbild par pārējiem jauniešiem, līdz ar to mēs izvēlējāmies to, ka mēs būsim pat nākotne, jo mēs jau veidojam to nākotni. Kā likās, kā pārējiem izdevies? Es domāju, ka ļoti labi izdevies, jo tērpi ir diezgan atbilstoši un ir padomājuši, nav tikai tā, lai būtu kaut kas, bet tomēr ir iedziļinājušies un lai viss izdodās. Jauno vokālistu konkursu nots savulaik bija ļoti iemīļots un šobrīd tas atgriezies. No 10 jauniešiem finālā tika 5, kuri strādāja ne tikai ar saviem pedagogiem, bet arī ar mūziķu un kultūrvietas kurte saimnieku Armandu Svinsteru un pedagogu Singuru Zariņu. Kopā aizvadīti 4 mēģinājumi. Lielākā daļa no jauniešiem šodien nodziedāja vēl labāk kā jebkurā mēģinājumā. Un tas man ir tāds prieks, es vienīgi nespēju noticēt, jo parasti, zin kā, lielās gaismas, lielā skaņa, nāk uztraukums, bet jaunieši tiešām fantastiski izdarīja savu lietiņu. Es jūtos lepns. Tā ir tāda laba platforma, kur jaunietim parādīt sevi un savu talantu, jo te viņiem ir iespēja uz lielās skatuves nokļūt. Arī uzvarētājs iegūs dziesmas ierakstu profesionālā ierakstu studijā, kas arī, tu vari teikt, protams, ierakstīt visu kaut ko telefonā, bet profesionāli ierakstīt studijā, tā ir pilnīgi cita pieredze. Konkursā uzvarēja Kristiāna Keita Tulpi no Mērsraga. Viņas sapnis ir saistīt dzīvi ar mūziku, un šī uzvara došot vēl lielāku drosmi to darīt. Kā tu izvēlējies tās dziesmas, ko šodien dziedāt? Bohēmiņu Rhapsodijas jau gribēju kaut kur nodziedāt, un You Are The Reason vienkārši skaista dziesma. Daudzi sacīja, ka viņiem ir sapnis savu nākotni saistīt ar mūziku, vai tev liekas, ka tas var izdoties? Protams, ja tas ir sapnis, tad tas var izdoties. Vakara noslēgumā uz skatuves kāpa arī pats pasniedzējs, kurš jaudīgi uzstājās kopā ar saviem kolēģiem no grupas Rīga Regei. Sanita Liepiņa, Tereza Matesone, TV9 Pakalni.